Visbiežāk izstādēs apskatāmi darbi, kas gleznoti ar rotu un krāsām, bet Ilzes Dilānas izstāde runā papīru valodā un gleznots tiek nevis uz papīra, bet papīrā ar papīru. Es to visu laiku arī darīju, un tas mācību laiks Mākslas akadēmijā arī bija diezgan tāds garš, un es izmēģināju dažādas tehnikas. Kā jau pasaka, man vienmēr ir interesējušas dažādas tehnoloģijas, un šī te gleznošana ar papīra masu, ko es iemācījos Amerikā, tas ir tieši tāds, kā lai pasaka, turpinājums tai manai izglītībai, tikai ar citiem materiāliem, citām tehnikām. Ko tas nozīmē gleznot ar papīra masu? Es domāju, ka Tante Bauskā saprot, ko nozīmē gleznot vai zīmēt uz papīra, bet gleznot ar papīru, ko tas nozīmē? Jā, tas ir tāds interesants veids. Man patīk arī tieši tā definīcija, jo tā ir gleznošana papīrā, nevis uz papīra. Tas nozīmē, ka es izmantoju to šķiedru, lai izveidotu, kas no kuru reizi tas ir vai no papīra, vai no citiem, vai no augiem, vai citām izejvielām. Es izgatavoju papīru un pēc tam ar pigmentētu papīra masu gleznoju uzreiz tajā slapjajā papīrā. Un tad, kad viņš ir izžūst, tad jau tas darbs ir gatavs. Un cik ilgi tad šāds darbs top? Protams, tas var būt arī atkarīgs no tā, ko es tur gribu attēlot un cik konkrēts man tas zīmējums. Tur var arī realistiskus darbus attēlot un tam līdzīgi. Tas ir, katrs darbs ir kā lai pasaka, individuāls. Eiropā šāda gleznošanas tehnika ir maz pazīstama. Tā nāk no Amerikas, kur to apgūst arī Ilze. Amerikā gan papīrs lielākoties tiekot gatavots no abakas, jeb banānkoku šķiedras, kamēr Latvijā izmantots tiek 6 stundas maltas, kokvilnas un linu šķiedras. Darbi ir abstrakti, lielākoties arī ļoti koši un krāsaini un pārsteidz ikvienu. Sākotnēji, laikam, tomēr pirmais ir jāizpēt tuvāk. Faktūra, kā tas izskatās, gribās paskatīties arī gleznai otrā pusē. Un pēc tam, kad ir izpētīts, var mierīgi apskatīties arī tā, kā jāskatās darbs. Izstādē papīra valoda apskatāmi gan agrāk Amerikā tapušie darbi, gan šogad Igaunijā un Zviedrijā radītie darbi, kur Ilzei Dilānai bija iespēja apgūt jaunas tehnoloģijas. Tēma parasti ir saistīta ar apkārtējo vidi, un man šeit ir daudz darbi, kas ir tapuši Amerikā, un tur kaut kā tā ūdens tēma likās tuva. Tad atkal tie darbi, kas ir tapuši Zviedrijā, tur atkal bija tā kā vairāk uzsvars uz kokiem, uz dabu, arī apkārtējā vide, kas tā kā izcēlās pavasarī bez lapām, koki ļoti. Tad arī Tallinā es šos arī biju. Tas viss bija saistībā ar Ziemeļvalstu mobilitātes stipendiju, kur es saņēmu 2 reizes šogad. Un tur kā vairāk tā arhitektūra, jo es biju tošā Tallinas centrā un tad ar viduslaiku klosterī, un tad es varēju pa logu dažādas interesantas skatus novērot un zīmēt. Neparastā izstāde Dobeles novada pētniecības muzejā būs apskatāma līdz 27. novembrim, bet jau nākamā gada sākumā papīra valodu varēs izzināt alūksnieši.